Čau visiem! Tātad jauns video mums priekšā kategorijas. Jau tuvojamies krustojumam, tātad pārlēcamies par drošību. Esam ieņēmuši kreiso malējo līdz ar šo padzušo ceļu apzīmējumu. Izpildam tātad fiksētu apstāšanos, jo mums ir stop zīme. Redzam, tātad gājēji mums nav, līdz ar to mēs varam izpildīt manevru. Mazliet samazinam ātrumu daļ gājēju, kurš vēl šķērso brauktu. Un tagad mēs krustojumā nogriezīsimies pa kreisi, līdz ar to mēs atkal ieņemam kreiso malējo stāvokli. Tā, lai kreisais plecs mums ir tuvāk tātad šeit nepārtrauktajai līnijai. Skatāmies, protams, lai arī viņš nav pāri, lai tas nav bīstami, tātad, lai mēs neiebraucam pretējā braukšanas joslā. Šobrīd tātad pēc šo zīmu konfigurācijas mēs redzam, ka mums pretīm varētu braukt pasažieru sabiedriskais transports, kamēr vēl notiek remonti. Domāju, ka vēlāk tā paliks pa parastu vienvirzienu, jau kā tas iepriekš bija. Tātad mēs jau laikus vērtējam pretējo mums nav, bet mums ir viens gājējs, kuram mēs tad dosim ceļu. Vairāk gājēju mums nav. Un tad, ja mums eksāmenā netiek dota komanda, mums ir jāieņem tātad tā braukšanas josla, no kuras tad mēs varam turpināt braukt taisni. Tā, nu, klausies, Vītola kungs, vienīgais, kas man tev te ir jāiemāc, tev ir jāmāk ieslēgt pagrieziens. Jā, viņš atrodas tur, tas aputējušais, jā, tas tev ir pagriezienu iemācies parādīt. Ja tev vēl nav autovadītāja tiesības, tad man tev ir sliktas ziņas, jo CSDD rosina dažādas lietas, lai viņas būtu grūtāk un sarežģītāk nokārtot, tas nozīmē arī dārgāk, un iespējams daudz to nevarēs atļauties. Bet ir arī labas ziņas. Man draugi no Bava autoskola ir izdomājuši daudz jaunas modernas risinājumus, lai tev šī te mācīšanās būtu ātra, efektīva un arī interesanta. Viņi vienīgie Latvijā ir izdomājuši savu virtuālo CSDD eksāmenu, kur tu jau vari izbraukāt savu pilsētu un saprast savas kļūdas. Un, protams, šajā te autoskolā visu pierakstu tu vari kārtot online, arī ar visiem instruktoriem, visi kārtībā, un pats foršākais teoriju tu vari klausīties attālināt, tātad mazliet ietaupīt arī savu brīvo laiku, kurš noteikti tev galīgi nav. Un varbūt šajā te Bava autoskolā pat atsaldēts bembists iemācīsies parādīt pagriezienu. Un, starp citu, visa informācija šajā te adresē droši piereģistrējies un sāc mācīties un tiec pie savām autovadītāju tiesībām. Tad pēc krustojuma mēs redzam, ka mums ir tātad viena braukšanas josla un pretējiem virzienam ir divas. Mēs pēc tam regulējumā krustojumā nogriezīsimies pa kreisi. Tātad uzņemsim maksimāli atļauto braukšanas ātrumu, kas šobrīd mums ir 50 km/h. Tātad ieņemsim jau kreiso malējo. Redzam, aiz muguras mums neviens nav. Pārliecinājamies par drošību, skatoties pār kreiso plecu. Šeit svarīgi tad neiebrauktu pretējā braukšanas joslā. Pagaidām nav skaidrs, vai pretējais apgriežas. Jā, tieši tā viņš griežas pa kreisi, nevis apgriežas. Tāpēc arī es nogaidīju, dodam ceļu. Un tagad labais malējais stāvoklis. Pārliecinamies, vai nav velosipēda vadītājs, gājēju. Veidojam precīzu trajektoriju. Neaizmirstam tātad par virzienu rādītājiem. Tie mums arī ir tātad jālieto. Un tagad mēs krustojumā brauksim pa labi. Šeit mums, protams, nekādu citu variantu arī vairs nav. Bet arī regulējumā krustojumā pēc tam brauksim pa labi. Tātad es jau laicīgi ieņemu attiecīgi labo malējo stāvokli. Pārliecinos par drošību, skatoties par labo plecu. Un tagad mēs šajā krustojumā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā, tad ieņemsim kreiso malējo. Tātad, lai apgrieztos, mums atkal vajadzēs ieņemt izteiktāku stāvokli braukšanas joslas ietvaros. Samazinām laikus braukšanas ātrumu, vērtējam pretīm braucošos. Tie mums nav, gājēji mums arī tātad nav. Gājējiem jau deg aizliedzošais signāls. Un tagad mēs regulējumā krustojumā brauksim pa labi. Pārbrauksim pāri Saultiltam, aizbrauksim līdz Mūksalas aplim. Tad atkal ieņemšu attiecīgi labo malējo stāvokli.
Redzam, papildu sekcija mums jau pārslēdzās. Sagaidīsim tagad atkal līdz tā ieslēgsies. Tā viņa diezgan ātri ieslēdzas. Tas ir pirmais moments, ka viņa bija tikko degusi. Tad tikai uz īsu brīdi viņa izslēdzās. Tad šobrīd mums maksimāli atļautais ir 50 km/h. Uzņemam šos 50 km. Ar motociklu arī, protams, taisnos posmos noteikti braucam dinamiski. Mēģinam samērā īsā laikā arī uzņemt maksimāli atļauto braukšanas ātrumu. Protams, arī nepārspīlējam, lai tas nav agresīvi. Un arī, protams, tas brauciens mums ir drošs. Es tātad pārkārtošos uz labo malējo braukšanas joslu. Un tikai pēc zīmes mēs varam uzņemt šos 70 km/h. Lai interesantāk varbūt izbrauksim Zaķsalas krastmalu, ieskrējienu no Zaķsalas. Man jau patīk vairāk tādas interesantākas un grūtākas vietas. Tad es jau laikus pārliecinos par drošību. Slēdzu labo pagriezienu, man jau ir ieņemts labais malējais stāvoklis. Un brauksim to tad lejā. Tad es domāju, mēs krustojumā gan jau apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā un tad brauksim augšā pa šo ieskrējumu. Ar moci man laikam pat vairāk patīk ieskrēties, jo jauda ir lielāka, tad jo lielāka jauda, jo ir, teiksim tā, krietni vieglāk iekļauties satiksmē. Ar mazu jaudu tas ir grūti. Tagad es jau tad laikus vērtēju galveno ceļu. Pārkārtosimies laicīgi jau uz kreiso malējo. Un tad redzam, mūsu pusē ir šķērslis. Ātruma ierobežojums nekāds netika uzstādīts. Tad pārliecinamies par drošību, lietojam pagriezienus. Tagad mēs krustojumā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Arī tad laicīgi visu laiku, kā redzat, pārliecinos par drošību. Esam uz galvenā ceļa, izteikti samazinu ātrumu. Ar moci šeit ir vēl vieglāk apgriezties nekā ar automašīnu. Ar automašīnu tomēr vajag mazliet vairāk paņemt atkāpītu braukšanas joslas ietvaros. Tad atkal laikus pārliecinos par drošību. Ieņem kreiso malējo stāvokli, tad tuvāk šeit nepārtrauktajai līnijai. Redzam, pretīm braucošo mums nav. Varam izpildīt manevru. Šeit mums tagad ir nepārredzams. Mēs atkal ieliekam jau laikus pirmo pieripinam. Skatāmies, tad vai neviens nebrauc pa galveno ceļu. Kreisā puse tiešām ir ļoti grūti pārredzama. Ar motociklu mazliet varbūt vieglāk nekā ar automašīnu, bet tā vai tā. Tā, tagad mums tad ir iekļaušanās uz salu tilta. Kā jau teicu, moci man pat tas patīk vairāk, jo uzrāviens ir lielāks. Šeit mēs redzam, tad pēc Volvo jau laicīgi mēs tad tiksim ārā, līdz ar to es jau pamazām braucu uz ieskrējienu. Pārliecinamies par drošību. Un šeit jau mēs ļoti īsā laikā varam sadzīt plūsmu. Ar mašīnu tas tik vienkārši nebūs, tur tomēr bišķiem lielākajai jaudai jābūt. Tie, kas šobrīd kārto eksāmenus, tagad ir Kia Ceed benzīna dzinēja 1.6. Nav tā, ka viņi ir gausi, bet, protams, ar motociklu mums tur nav ko salīdzināt. Tad mēs braucam lejā uz Mūksalas apli. Šobrīd mums vēl ir 70 km/h. Bet jau rekur laikus mēs ātrumu samazinam. Laikam, lai interesantāks paņemtu šobrīd tad labo malējo joslu, lai pēc tam vēl ir atkal jāpārkārtojas uz vidējo. Neizvēlēšos šoreiz vieglāko variantu, ka es jau pa taisno iebraukšu vidējā joslā. Tātad tagad mēs jau laikus vērtējam apli. Redzam, mums viņš ir brīvs. Braucam apli iekšā, skats pār plecu un tātad pārkārtojamies uz vidējo braukšanas joslu. Un mēs brauksim tātad Bauskas ielas virzienā. Pirms izbraukšanas no apli, tad vienmēr visiem atgādināšu to, ka mums, protams, ir jāņem attiecīgs labais malējais stāvoklis. Tad to drīkstam darīt tikai vienīgi no labās malējās braukšanas joslas.
jau laikus tātad pārliecinos par drošību. Ar motociklu mums šis labais malais stāvoklis ir jāņem izteiktāk, kā redzat, tas diezgan tuvu labajai malai. Un zīmes nekādas nav, tad maksimāli atļautais mums ir 50 km/h. Izbrauksim droši vien, kad apgriešanās vietu, kas mums ir mazliet tālāk, nedaudz pēc CSDD, kur mums ir šī zīme 70 km/h. Tur diezgan bieži gan B kategorijas eksāmeni, gan A, kad viņi vairāk bija pa šo galu, tad, es domāju, arī krīt uz to iekšā. B kategorija diezgan bieži tur iekrīt iekšā uz to zīmi. Nepamana brauc posmu uz 50, un mēs tad radam lieki bīstamas situācijas, jo maksimāli atļautos braukšanas ātrums mums ir pa 20 km pa lēnu, nekā tam vajadzētu būt. Tad jau laikus pārkārtošos uz kreiso malējo, pirms tam pārliecinos par drošību par kreiso plecu. Arī tagad braukšanas joslas ietvaros ieņemšu šo te kreiso malējo. Redzam, šeit mums bišķiņi ir savādāk uzbūvēts, tagad es teiktu daudz ērtāk, jo ir bremzēšanās josla, līdz ar to es tajā varu iebraukt ar 50 km/h. Nav nepieciešams tātad bremzēt plūsmu. Tad esmu samazinājis laicīgi ātrumu, redzam, mums ir apstāšanās vieta, un šobrīd mums pat nāksies arī apstāties, jo arī, kur mums redzam brauc vairākas automašīnas pa galvenā, un arī tieši pa joslu, uz kur mēs tā kā gribējām šajā gadījumā izbraukt. Nu tālāk, tad redzam, ar motociklu ļoti īsā laikā mēs šeit varam uzņemt 70 km/h, tas nesagādā pilnīgi nekādas problēmas. Ar vieglo mēs tomēr mazliet vairāk stieptu šos pārnesumus, lai mēs varētu to izdarīt. Un tagad mēs vēlreiz apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Tad atkal laikus pārliecinos par drošību. Ieņemsim jau laicīgi attiecīgi kreiso malējo stāvokli. Samazināsim mazliet ātrumu. Un tā jau mēs redzam, pasveicināsim savējos. Redzam, mēs varam izbraukt kustībā. Un pēc tam nogriezīsimies mēs pa labi uz Antenes ielu. Lūkas, kā redzam, te ir pilns, līdz ar to gribās tās apbraukt. Jo stabilizācija tad nav tā perfektākā šai kamerai. Bija gaidījis bišķi vairāk no viņas. Tomēr tā jau ir jaunākā Insta, kas šobrīd ir pieejama. Un arī tie stiki, kas ir oriģināli, arī viņi ir diezgan švaki. Tā kā nācās šoreiz veidot to stiku pašam. Redzam, mums tātad gājējs nāk, tad mēs viņu palaidīsim, izpildīsim visu tātad kā paredzēts pēc noteikumiem. Varam uzsākt kustību. Šobrīd tad redzam, mums nebija nekādas zīmes, kas ierobežo mūsu ātrumu. Līdz ar to maksimāli atļautais mums ir 50 km/h. Darba dienās te būs lielāka rosība, jā, tā jābrauc būt droši vien prātīgāk, tāpēc, ka tā ir pilns ar automašīnām un daudz te parkojās un arī diezgan neuzmanīgi to visu dara. Tātad mēs nogriezīsimies pa labi, tad redzat, jau laikus es ieņēmis labo malējo. Skatāmies, kas notiek ar galveno, vērtējam gājējus. Esam uzņēmuši 50 km/h. Tad atrodamies uz divvirzienu ceļa. Un tagad krustojumā mēs nogriezīsimies pa kreisi. Atkal būs redzams, kā mums ir jāieņem šis kreisais malais stāvoklis. Tad mēs negriežamies no braukšanas joslas vidus. Tad es jau laikus pārliecinos par drošību. Kreisais malais mums ir ieņemts. Pagrieziens arī ir ieslēgts. Redzam, tad tramvajs mums arī nebrauc. Šeit viņš mums var braukt no abām pusēm. Arī gājējs laicīgi paskatīties varējām, tātad viņu nebija. Un tagad krustojumā atkal nogriežamies pa kreisi. Pieripinam tātad klāt. Vērtējam galveno, mums viņš ir nepārzums no kreisās puses. Pretī mums arī neviena nav, gājēja nav. Varam izpildīt manevru. Pastāstīšu jums to, ka tātad Bavā
ir diezgan daudz jau virtuālā brauciena. Pirmās atsauksmes tiešām iepriecina, jo tas ir ļoti labs, cilvēkiem patīk. Patīk arī šis skats izdomātais ar šo 360 kameru. Manuprāt, arī viņām var tomēr labāk redzēt un saprast, kā tad mēs ieņemam šos stāvokļus kreisos malējās, jo A kategorijai viņi tiešām ir ļoti, ļoti izteikti jāieņem. Un šajā skatā, jā, tad var labāk to parādīt. Mēs pie viena redzam, tad zīme 30 ir. Ja es liktu GoPro klāt pie ķivers, jau bija testējis, kad ir redzama stūra. Labi, tas tāds varbūt foršs, ne foršāks, bet savādāks skats, teiksim to tā. Te mums ir zīme 40, bet ja mēs tā vairāk skatāmies pēc tās noteikuma puses un pēc tiem stāvokļiem, tad ar viņu tik labi tomēr nevar saprast. Šeit skats ir perfekts, tad no aizmugurs mēs redzam, cik izteikti tiek ieņemti šie stāvokļi, un tā kā laikam vairāk arī izmantošu šo te skatu, un arī visi virtuālā braucieni, kas ir izveidoti ar šo skatu. Varbūt vēlāk kaut kas tiks pamainīts. Varbūt nāks kaut kādi jauni skati klāt, bet šis skats, es domāju, paliks jebkurā gadījumā kā galvenais. Mazliet varbūt sarežģītāk ir ar viņu montēt, bet satura kvalitāte ir tomēr svarīgākais šajā gadījumā, un lai tiešām tā vērtība ir lielāka, lai tiešām var labāk saprast. Tad šobrīd mēs atrodamies uz vienvirziena. Redzam, mums bija brīdinājuma zīme, ka beigsies. Tad pareizāk, ka parādīsies divvirziena ceļš, un redzam, kad vienvirziens ir beidzies. Mēs nogriežamies pa kreisi, tātad kreisais malējs mums tiek ieņemts savas braukšanas jūsas ietvaros, arī pārliecinos par drošību. Ar mocu, kā jau saku, tad daram labāk to maksimāli vairāk, jo, tomēr dažādi autovadītāji mums ir apkārt, kā redzam, arī diezgan daudz avārijas notiek ar motociklistiem. Tālāk, tad atkal ņemam kreiso malējo, izpildīsim tādu stop zīmi, kreisais malējs mums ir ieņemts. Tad šeit mēs eksāmenā nevarētu izbraukt, jo mums ir aizseks tā, ka mēs tiešām neredzam pilnīgi neko. Nav iespējams nekādā veidā novērtēt, bet mēs jau redzam pārslēdzes uz atļaujošo, tikmēr mēs redzam gājēju šķērsēmās brauktuves nav, mums ir lieliski iespēja izbraukt. Tad novērtējam to, kad bija uzstādīta zīme 40 km/h. Arī šeit mums savreiz ir šeit 40 km/h.